Sākumā vienkārši ievērojam, cik patīkami ir ieelpot dziļu, patīkami ieelpu ar vēdera lejas daļu, ar diafragmu, un cik vēl patīkamāk un relaksējošāk ir izelpot. Vienkārši pavēro savu elpu un izbaudi katru ieelpu, izelpu, it kā tu smaržotu smaržīgu ziedu. Un ar katru izelpu atslābini savu fizisko ķermeni un izelpo liekās domas, saspringumu. Ar katru izelpu ieiet dziļākā, patīkamākā relaksācijā. Atslābini ķermeni no galvas līdz pēdām. Un domās vari noskaitīt lūkšanu, vari pasaukt radītāju, savus gaismas sargiņģeļus un skolotājus, savu augstāko dievišķo es. Vari pasaukt kādas konkrētas gaismas būtnes, kas tev ir tuvākas. Vari pasaukt Jēzu Kristu, Dievmāti Mariju, Arcāņģeli Mihēlu, Arcāņģeli Rafēlu un visus gaismas spēkus, kas vēlas būt ar mums šajā meditācijā. Palūdzam, lai viņi mūs vada, sargā, dziedina, komunicē ar mums. Lai ir kopā ar mums šajā meditācijā, un lai tā kalpo mūsu un visu jūtošo būtņu augstākam labumam. Un lai palīdz mums būt tīriem, gaismas, mīlestības un dziedināšanas kanāliem. Lai palīdz mums atvērt mūsu mīlestības plūsmu un palīdz saskatīt radītāju katrā mūsu būtības aspektā un katrā cilvēkā un radībā. Lai palīdz mums atcerēties mūsu savstarpējo saistību ar visu. Lai piepilda mūsu sirdis ar dievišķu gaismu, lai mēs varētu apgaismot ceļu citiem un veicināt mūsu pasaules dziedināšanu. Un sākumā iedomājies kādu sev tuvu cilvēku vai
sev mīļu dzīvnieku, pret kuru jūti pašaizliedzīgu, altruistisku mīlestību. Iedomājies šo cilvēku, un iedomājies, kā tu viņu mierinātu un samīļotu, ja viņš būtu kādā situācijā, kas sagādā ciešanas. Vizualizē sajūti, mīlestību un līdzjūtību pret šo cilvēku vai dzīvnieku, un pamēģini kādu brīdi ieiet šajās sajūtās, līdzjūtībā, mīlestībā, vēlmē no sirds palīdzēt un mazināt otra ciešanas. Ieej dziļāk šajā sajūtā un fokusējies uz to. Kad šī sajūta ir pārņēmusi visu tavu būtību, sāc pārnest to uz visām dzīvēm būtnēm, uz visiem cilvēkiem, koncentrējoties uz domu, ka viņiem visiem arī ir tiesības uz šādu mīlestību. Vari iztēloties savā priekšā sāpju pārņemtus cilvēkus, slimus cilvēkus, vecus un trūcīgus cilvēkus, cilvēkus, kas balansē uz nāves robežas, tos, kas ir vientuļi, arī tos, kas ir paši sava ego upuri un cieš no savu vēlmju vai dusmu izraisītām ciešanām. Un ar mīlestību un līdzjūtību padomā arī par tiem, kurus varbūt vaino savās neveiksmēs vai uzskati par ienaidniekiem. Vizualizē sajūti visu dzīvo būtņu pūli un atgādini sev, ka viņi, tāpat kā tu, nebeidzamā eksistences ciklā ir pārdzīvojuši visdažādākās ciešanas, un iztēlojies sajūti, ka kopā ar katru izelpu tu izelpo no sevis, no sirds centra, mīlestību un līdzjūtību un vēlmi palīdzēt visiem tiem, kuri pakļauti ciešanām. Vari to iedomāties, sajust kā baltu, spirdzinošu un mirdzošu nektāru, kas plūst caur tevi no tavas sirds centra pie katra no šiem cilvēkiem, nesot dzīves prieku, mieru, veselību,
visu to, kas katram tajā brīdī trūkst, turi vēlmi un nodomu, lai viņa brīvi saņemtu šo dāvanu no tevis. Var iztēloties, ka tu esi kā gaismas kanāls, caur kuru plūst dievišķa gaisma. Tā ieplūst caur avotiņu tevī, tavā sirds centrā, kā dziedinošs nektārs plūst pie katra no cilvēkiem un remdina viņu ciešanas un vajadzības. Ja viņi ir sāpēs, iedomājies, kā šī gaisma noņem sāpes. Ja viņi nespēja iemigt, iedomājies, kā viņi iemieg ciešā veselīgā miegā. Ja viņi ir baiļu pārņemti, iedomājies, kā viņos iemājot dziļš miers. Ja viņi ir izsalkuši, tad saņem gardu ēdienu. Ja viņi ir trūcīgi, iztēlojies, kā viņi saņem visu, kas nepieciešams. Iedomājies, kā viņi atveseļojas, ja ir slimi, un sajūt prieku, ja ir nelaimīgi. Iedomājies, ka tu esi radītāja gaismas kanāls, un tava sirds ir spoža, mirdzoša lode, no kuras plūst gaisma uz visām pusēm, kā veldzējošs nektārs, nesot mīlestību, mierinājumu visiem cilvēkiem. Bet šo cilvēku ciešanas, kā tumši mākoņi sabiezējumi šajās sirds gaismām, sāk sadalīties un izzust bez pēdām. Turpini to vizualizēt, sajust, turēt nodomu, lai tā notiek. Un tikmēr tu vari domās izteikt apgalvojumu, lai visas būtnes atbrīvojas no ciešanām un šo ciešanu cēloņiem pēc iespējas harmoniskāk. Iztēlojies, sajūti, zini, kā šajā spožajā sirds gaismā izšķīdinās un transformējas
šo cilvēku slimības, garīgie un fiziskie traucējumi, negatīvās emocijas. Un kad šīs ciešanas pārveidojas un atvieglojas, sajūti, kā tevi sāk piepildīt prieks un pateicība. Var iedomāties, ka šī gaisma, mīlestība un līdzjūtība, ko tu sūti, pārtop par drēbēm tiem, kas nosaluši, par barību tiem, kas izsalkuši, par patvērumu tiem, kas palikuši bez pajumtes, par draugiem un radiniekiem, tiem, kas ir vientuļi. Ar katru izelpu turpini sūtīt dziedinošo enerģiju. Lai visas būtnes atbrīvojas no ciešanām un šo ciešanu cēloņiem pēc iespējas harmoniskāk. Atceries, ka mēs visi esam saistīti, viens otru ietekmējam. Palīdzot citiem, palīdz arī sev. Turpini sūtīt visām dzīvām būtnēm mīlestību, līdzjūtību un nodomu atbrīvot visas no viņu ciešanām un to cēloņiem, atbilstoši viņa augstākam labumam.
Mēs varam skaidīt lūgšanu. Visaugstākais radītāji, gaismas spēki, lūdzu pieskarieties ar dziedinošu gaismu un mīlestību visiem cilvēkiem, kas pašlaik ir ciešanās. Pieskaries ar savu gaismu un mīlestību katram cilvēkam, sasniedzot tos, kuri nevar aizmigt, kuri ir bēdās, kuri ir sāpēs. Piepildi viņu sirdis ar savu mieru, dari viņiem zināmu, ka viņi nav vieni. Visaugstākais radītāji, pieskaries ar savu dziedinošo pieskārienu katram, kuram ir fiziskas, emocionālas vai garīgas sāpes. Palīdzi tiem, kurus nomāc trauksme, depresija un bailes. Vadi viņus pretī gaismai un tavai mīlestībai, lai viņi ir drošībā, lai viņi ir veseli, lai viņi dzīvo ar vieglumu un priekpilni. Lūdzu, piedod viņiem un ļauj gūt atvieglojumu un izdziedini viņu ciešanu cēloņus. Tik cik tas ir harmoniski, atbilstoši viņu augstākam labumam un tavai gribai. Vādi viņus uz dziedināšanu un veselumu. Lai visas jūtošās būtnes atbrīvojas no ciešanām un šo ciešanu cēloņiem pēc iespējas harmoniskāk, lai visas būtnes ir mierā, lai visas būtnes piedzīvo prieku un līdzjūtību, lai visas būtnes sajūt dievišķās mīlestības siltumu. Turpini sūtīt šo gaismu, līdzjūtību, mīlestību, iztēloties sajust, kā tā tiek saņemta, un vari turpināt lūgšanu.
vari iedomāties savā priekšā zemeslode ar visu, kas tajā ir. Un iedomājies, kā tavs sirds gaisma plūst pie visas mūsu zemeslodes, ieskaujot un caurstrāvojot to ar gaismu, mīlestību, līdzjūtību. Ja vēlies, vari pavērst arī savus plaukstus pret to un pludināt šo gaismu. Iedomājies, kā tu nosūti mīlestību un pateicību mūsu zemē. Maigi tai pieskaries ar savu sirds gaismu. Pasaki mūsu zemē paldies. Mīlestība, piedošana, pateicība. Un domās, pasaki paldies radītājam un gaismas spēkiem, saviem gaismas sargeņģeļiem un skolotājiem, Jēzum Kristum, Dievmātei Marijai, Erceņģelim Mihēlam, Erceņģelim Rafēlam, visiem gaismas spēkiem, kas ir ar mums. Palūdz, lai arī turpmāk viņi vada mūs, palīdz aktivizēt sevī mīlestību un līdzjūtību. Lai viņa svētība vienmēr ir ar mums, lai palīdz mums veikt šīs dzīves dvēseles uzdevumus un iet pa gaismas un evolūcijas ceļu. Lai vada mūs un palīdz mums brīvi pludināt mīlestību un veidot pasauli, kur valda līdzjūtība un izpratne. Lai palīdz mums būt tīriem gaismas kanāliem,
lai palīdz saharmonizēt mūsu gribu ar radītāja gribu. Un pasaki paldies savam fiziskam ķermenim, sev pašai, visai savai daudzdimensionālai būtībai. Un saglabājot šo gaismas sajūtu, turpinot būt gaismas kanāls, gatavojies lēnām atgriezties šeit un tagad, vai vietā un laikā, kur tu esi. Var dziļi ieelpot, sajust savas rokas, kājas, visu savu fizisko ķermeni. Pilnībā atgriezies šeit un tagad, jūties labi, mūži, tīri, mīlestības un līdzjūtības pilni. Jūties iezemēti, pilnībā šeit un tagad. Un, kad esi gatava, vari lēnām atvērt acis. Un brīdi ļauj, lai šīs enerģijas harmonizējas tevī.